Sociālo mediju influenceris. Šis bija gada nevārds 2018. Bet ko šis vārds vispār nozīmē? Tu zini, kas ir influenceris? Tu. Ko domā par influenceriem? Neko. Tu zini, ko nozīmē influenceris vispār? Jā, tie ir cilvēki, kuri izliekās, ka viņiem ir karjera. Vēzis, kāpēc vēzis? Kāpēc? Man liekas, tas ir ļoti neproduktīvs veids, kā cilvēki patērē savu laiku un dabū naudu. Tas saucamais cringe culture. Cringe culture. Vienkārši ļoti tādi obnoxious, ļoti skaļi cilvēki un var redzēt, ka viņi vienkārši to dara priekš naudas. Latvijā pašā tie influenceri ļoti maz bērni. Vai tev ir kaut kāda saskaršanās, vai tu pats seko influenceriem? Noteikti. Mēs jau visi zinām PewDiePie, protams, Felixu. Mans mīļākais. Subscribe to PewDiePie. PewDiePie, T-Series, you're going down. Pa lielam tas, ko viņi dara, ir izmanto savu nostāju kā influenceris. Tā pret, lai kaut kā sevi padarītu labāk. Lai sev padarītu, arī lai pasauli padarītu labāk. Tas ir uz jautājumu. Tas ir uz jautājumu. Ok, pēdējais jautājums. Kā jūs domājat, tas izskatās pēc influencera? Jā. Sīk, bet nu nevaru teikt. Ko tu man vēl neesi neko mēģinājis pārdot? Tā kā es tev vēl nesauku pie influenceru. Pirms mēs turpinām, ļoti svarīgs atgādinājums. Lūdzu, neuztveriet šo video pārāk nopietni. Es te necenšos nevienu heitot, apsmiet vai aizvainot kādu konkrētu cilvēku. Es pats droši vien neesmu labāks par viņiem un, manuprāt, mums vienkārši jāiemācās par sevi vairāk pasmieties. Vai man vienīgiem šķiet, ka pasaule bija skaistāk pirms eksistēja šis vārds? Bija youtuberi, bija blogeri, vaineri, bet tagad ir vienkārši influenceri. Protams, nav tā, ka man besīja pilnīgi visi. Vienkārši ir tāds konkrēts influenceru paveids, kas sabojā šī vārda slavu. Lil Tay out here balling in the IA. I dropped 200 racks on this car and I'm only 9 years old. I got the keys to this car. Kaut kāds tīnis bez talanta un dvēseles uztaisa Instagram kontu, aizbrauc uz kaut kādu valsti, kurā tu nekad neesi bijis, uztaisa bildi pie Tirkijas zila ūdens. Blue ass water. Blue ass water. Vai arī sāk iet uz svaru zāli un iegūst tādu figūru, kāds tev nekad nebūs, jo ir reāli jātrenējas kaut kādas 20 stundas dienā, lai uzturētu vispār tādu figūru. Reāli viss, ko viņi dara, ir vienkārši flexo. Kopš kuru laika lielīšanās vispār kļuva par pozitīvu lietu. Briesmīgākais ir tas, ka tas strādā. Cilvēki viņiem seko. Un pat ja neviens neseko, vienkārši samaksā pāris eiro, uztaisa sponsoru postu un gatavs. Un oh boy, tās bildes, ko tagad reklamē Instagramā, ja kādreiz tie sponsoru posti vismaz bija kaut cik jēdzīgi un interesanti, tagad tur ir cilvēki ieliek vienkārši savus selfijus. Ko tu centies influencēt ar savu selfiju? Manu pirkstu, lai viņš pasvaipo tev garām. Tas latiņš, ko vispār tagad nozīmē influenceris, ir nolaidies tik zemu, ka pat daudz lieli influenceri negrib, lai viņus sauc par influenceriem. Vai tu sevi sauc par influenceri? Nē. Tāpēc, ka man ļoti rēti sūta lietas un pat to liek ielikt internetā. Ja man sūtītu bieži lietas kāds un ļautu likt internetā, es būtu influenceris. Un tie, kuriem bez influenceri, viņiem vienkārši skauž, ka viņi paši tādi nav. Nē, bet kad man par tādu sauc, tas šķiet nedaudz blaimojoši. Nedaudz, tagad tas vairs nav labvārds. Tā kā mums ir ļoti daudz piemēru, kas to influenceru vārdu ir sačakarējuši, tad es vienkārši negribu viņu ar sevi vispār asociēt. Un viss, that's it. Un zini, kas vispār pie širā viss ir vainīgs? Kā jau parasti visas foršās lietas sabojā business. When you're talking about digital advertising, it's important to mention influencers, even though most people hate that term. But yeah, reportedly, according to a report from Recreate Coalition, collectively, creators on platforms like YouTube, Instagram, all of them. In 2017, they brought in an estimated $6.8 billion. Mūsdienās kļūt par influenceru labs biznes. To vairs nevar noliegt. Drīzumā tavu vecmāmiņu Instagramā reklamēs kosmodisku. Es nopietni. Un tad vēl pastāv tāda lieta kā mikroinfluenceris. Tas nozīmē, ka tev vairs nevajag miljoniem sekotāju, pietiek tikai pāris tūkstošiem, lai kompānijas tev sūtītu bezmaksas lietas. Un tagad visi let uz šī vilciena, jo tas ir izdevīgi abām pusēm. Pēc statistikas cilvēki daudz biežāk pērk mikroinfluenceru reklamētas lietas, ja uzticās viņiem vairāk nekā lielām slavenībām. Tas nozīmē, ka kompānijas var iztērēt mazāk naudas mārketingā, iegūt labākus rezultātus, un paši influenceri arī ir priecīgi, jo viņi dabū bezmaksas lietas, un bieži vien viņiem arī piemaksā. Un tas viss noved pie tā, ka
Naudas kāri cilvēki pārdod savu dvēseli uzņēmumiem un produktiem, ko viņi patiesībā nemaz neatbalsta. Paldies, Diana! Un šis viss noved pie tā, ka naudas kāri cilvēki pārdod savu dvēseli uzņēmumiem vai produktiem, kurus viņi patiesībā neatbalsta. Reku, piemēram, cilvēki, kas it kā atbalsta veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, reizes atbalsta un reklamē arī Coca-Cola. Jā, kā jau Bāliņš teica, varbūt man vienkārši skauž. Ja kādreiz mani kāds piedāvās sponsorēt, es pats nebūšu labāks. Bet vienu lietu gan es apsolu. Es nekad nenolaidīšos tik zemu, lai reklamētu Coca-Cola. Vēl pie tam maziem bērniem. Come on, kurš tā dara? Pats tikai sapratu, ka es to tagad kinda low-key daru, vienkārši pieminot viņu vārdu šajā video. Ko jūs domājat par to, ka jūs reklamējat bērniem Coca-Cola? Manuprāt, tas nav nekas tik slikts, tāpēc, ka visi to tāpat dzer un lieto tādas lietas. Galvenais tas, ko es arī cenšos pateikt, tas, ka viss ir labi, tikai ar mēru. Mēs nereklamējam ne tikai kolu, mēs reklamējam arī daudz ko veselīgu, un kā jau Luīs teica, ka galvenais ir visu šo te pareizi, jā, ka tu gan to iedzer, un ka tu sevi neierobežo. Ja jums nemaksātu naudu, vai jūs arī reklamētu Coca-Cola? Es domāju, ka tas ir atkarīgs kā no produkta. Ja tev vienkārši pateikt, ņem pudeli un, noreklamē, tad man būtu tāds, kāpēc, bet šeit apakšā vēl bija viss tas, kad mēs paši varējām iejusties savādākos tēlos. Mums vajadzēja piedalīties fotosesijā, kas bija ļoti interesanti, un mums vajadzēja arī sevi tā kā noskaņot tajā vienā tēlā, kas bija arī laba pieredze man. Mēs nedzīvojam nekādā pasakā. Cilvēki tāpat dzer kolu, un kola vispār, pieņemsim, manuprāt, ir ļoti liels brands, un mēs to ietekmi tikai, manuprāt, nedaudz atstājam. Ok, labi, tagad par nopietno es gribēju vienkārši parunāties arī par pozitīvajām lietām, par influenceriem. Mēs esam Cēsīs tagad, jauniešu mājā, varbūt var izstāstīt. Jā. Ļoti forša vieta. Var pasīties filmu, katru pēdējo filmu vakaru, ko es rīkoju, tā kā droši nāciet. Ok, sāksim pirmkārt ar to, ka vienalga, ko cilvēks dara, galvenais, lai viņš netraucē citiem, ir ļoti šauri robežas starp to, kas ir labs un slikts, manuprāt, un tā kā tie labie vai sliktie influenceri, jebkurš cilvēks mēģina tā kā nopelnīt savu naudu iztikai kaut kādā gadījumā. Un arī tie, kurus mēs uzskatām par labiem, viņi var reklamēt tādas lietas, kas ir diezgan controversial. Piemēram, bija tā skandāls par to, ka visi reklamēja par to veselības. BetterHelp.com. Jā, visi to reklamē, un beigās izrādījās, ka tas ir kas scam. Un tāpatās turpināja cilvēki to reklamēt. Nu, tieši tā. Un man šķiet, ka tā mantkārība un tādas īpašības, par kurām tu minēji tajā video, viņas nepazūd nevienam cilvēkam. Yeah. Ja tas influenceris kopumā 90% no laika iespaidotos vai nu bērnus vai cilvēkus, kas viņu skatās labā virzienā, es nedomāju, ka tam vajadzētu būt sliktam. Kā saka, free speech var izmantot arī kā hate speech, un tur ir tā ļoti plānā robeža, tā kā, kur tas sākas, vai ne? Līdz ar to arī ir īpaši bērniem ir ļoti jāskatās vecākiem, tā kā, ko tieši, ko skatās viņu bērni. Manuprāt, pusauģiem un tā kā jau pieaugušākiem cilvēkiem daļai ir kritiskā domāšana, un viņi kaut kādā veidā jau var iespaidot savu apkārtni un vidi. Bet bērni, kad viņiem tikai attīstās, domāšana prāts un tā kā argumentēšana, tad viņiem ir vajadzīgs tas pamats, ko ieliek vecāki. Un arī tas ir. Arī es piekrītu, bet manuprāt vairāk arī cenzūrai un par to visu vajadzētu domāt arī pašam, pieņemsim, YouTube'am, kas to kontentu rāda, lai uzliek attiecīgo age restriction, tā, jo vecāki nevar visam izsakot līdzi. Es izaugu diezgan sakarīgs arī tad, kad man vecāki vispār nefiltrē. Skatos internetā. Par to es tik mūsdienās varbūt tas ir trakāk. Jā, tagad ir vairāk. Var daudz trakāk lietas atrast internetā. Jā, tāpēc arī YouTube'am viņi pamainīja tagad, man liekas, bērniem nav vairs automātiski tas recommended algoritms, bet ir cilvēks, kas manuāli izskata tos video, lai nav kaut kāda tur. Ir tādi creepy mūmens. Jā. Kur visu to propagandē, un tas vienkārši pakaļā. Svarīgākais vispār šajā pasaulē, manuprāt, ir balanss. Tā kā man ļoti patīk tas vārds. Lai ir tie sūdīgie influenceri, lai ir tie labie influenceri, kā mēs paši definējam tos vārdus, sliktiem influenceriem būs sava auditorija, labiem būs sava auditorija. Un tas ir arī relatīvs termins, jebkurā gadījumā. Kas man patīk par internetu, kad internetā ir ļoti labs bullshit filtrs. Ja kāds nebūs paties, ja kāds būs ritīgi, kā saka, toksik, tas vienkārši agri vai vēl cilvēki viņu atmaskos, tas uzpeldēs augšā. Pagaidām vienkārši priecāsimies par to, ka mums ir daudz pozitīvu cilvēku, kas pauž pozitīvu meseģu pasaulē.
Nē, nu es jau īstenībā neteiktu, ka es to Coca-Cola baigi reklamēju. Kā? Reizēm ir forši iedzert. Arī vēlēt. Šo es izgriezīšu ārā. Ļoti svarīgs jautājums. Kuri Latvijas influenceri tev pesī visvairāk?